Nu reku Depiņā nopirku gazbetonu bloku. Te tieši sanāk 375 mm platumā, identiski, cik man ir tā siena. Tā kā domāju, ar šitādiem aizmūrēt šo nišu ciet. Skatījos visādi varianti. Cementi jau it kā nav ieteicums, tad speciālās līmes vai putām. Runāju ar mūrnieku, viņš teica, viņš ar to pašu cementu javu viņu. Mūrējot gāzbetonu blokus, vēl neko nezinu, nav ne mazākās nojausmas, bet nopirku vienu, maksāja, man liekas, ka 5-6 eiro kaut kas tāds. Tad, principā, man ir pusotrs bloks uz vienu rindu. Cik man te vajag? Te ir kaut kādi 2, 10 rindas, kaut kādas droši vien 11 rindas. Te man ir daudz mazas sienas būs sagatavotas, un šitas ir tāds pēdējais lielais posms aizmūrēt šito visu. Tā kā redzēs, vai pat darīšu pats, vai pasaukšu mūrnieku, kas man to uztaisīs. Vēl nezinu. Nu labi, ir kaut kādas mazas problēmiņas, viņš bija izmetis man eroru. Spiediens ir nokritis. Džeks teica, ka droši vien kaut kāda gaisa burbuli izspieda, lai pagriež vaļā ūdeni palaiž, bet tas sarnāk, viņš pats atbrauks apakaļ, visu sačiņīs tā, lai viss ir pareizi, jo šobrīd spiedienam vajadzētu būt līdz 2. Ja ir zem 1, tad nav labi. Tā, nu labi, esmu ieradies nākamajā dienā, un termometrs mums rāda, ja nemaldos, bija 17 grādi. Ir silts, var just, kad ir riktīgi mitrs gaiss, tā kā vēl žūst, grīda, sienas, es nezinu kas, bet ir tāds mitrs gaiss, tā kā es atvēršu paveidināt. Te viss smuki, katlam nekāds erors nebija, te viss labi, vienīgais, kas ir, pastāstiet, kāda man tā gāzes truba, kas nāk no āras iekšā. Pilnīgi visa ir mitra. Un te pat ir pilējis lejā, tā kā tur būs jādomā, ko tur vispār var darīt. Nu tā, biju būvmateriālu veikalā, Depiņā, reku nopirku blokus, pamēģināšu šodien pirmo rindu uztaisīt. Vot. Kaut kur vēl pamūrēšos, nopirku mūri, jau vēl ķieģelīšu, visu kaut kādu sīkumiņus padarīšos, ir sestdiena, atskrēt ir tā, padarboties un beidzot, es nopirku normālu paku ar zīmuļiem. Ar to visu laiku zīmuli nevar atrast. Ar šito es nopirku brusiņas, mēģināšu pieskrūvēt pie griestiem un pie sienas plēvi un te visu aiztaisīt ciet, lai man tas katls viss ir pasargāts no putekļiem un no gružēm. Tāds plančiks. Tā, nu labi, man ir jāpārzāģē gāzbetonu bloks. Nekad mūžā to neesmu darījis, bet redzēju, ka to dara zāģi. Man elektroniskais nav, man ir rokas zāģīts. Tā kā davai, mēģināšu pārzāģēt, kur tur tagad taisu. Jāpiezāģē, jāpieliek, un tad jādomā tālāk, kā darīs. Tā kā nu, davai, mēģinam. Opā. Tā, taisa galvenais redzēt. Volā. Šim vienkārši patiesībā zājās nenormāli viegli, un viņi vispār ir ļoti trausti. Tu blišķīt jau susit uz malīt, prasties ar pirkstu. Uzreiz nositās. Tā kā jābūt akturātiem uzmanīgiem, bet ko piezāģēja? Tā, nu baigās spraugs patiesībā sanāk, bija domājis, ka būs tuvāk. Ņēma 2 centimetri. Nu labi, bišķīt, es papīju tā. Baigi daudz jāvaidzies. Tā, nu labi, kaut ko mēģināsim. Tā, vai man vajadzīgi ir visi instrumenti, visi līmeņi raži. Bet kā jau es teicu, nedžadžojiet pārāk daudz, jo man pašam nav ne mazākās nojausmas, ko es šobrīd daru. Bet nu mēģinās, kā jau visām lietām. Mēģini. Un tā jau vienā momentā kaut kas arī sanāks. Tā krāvilu vajadzēs. Tā, uzjaucu tās bišķiņās biezāku, jo tas gluķis tik smags ir man vēl, ka viņš vienkārši visu viņu neizspiež ārā. Bet davai mēģinās. Nezinu, vesels spainis aizies. Pilnīgi neiegrima. Tā, šī tā. Tālāk. Skatāmies, kas mums notiek.
Tā, man jāsaka, kas man tevis. Siena arī šķīna. Tā, līmenī man ir, kas ir baiglā. Es nezinu. Man liekas, ka varētu būt, kad ir. Tā, nu rekur otro rindiņu uzmūrēju, un man mūrnieks teica, lai es katrā rindā lieku armatūru iekšā. Tā kā sagriezu armatūru, pirmā rinda pagaidīja, kamēr bijuši piecietēji, un tad tagad slikšu nākamo. Tā, nu rekur uzmūrējās divas rindas, sanāca viss normāli, kaut kā iet diezgan raiti, ka tos blokus uzliek, tur baigi daudz no jālīdzina, bijuši pasīt vienā, otrā stūrītī ir vietā, bums un gatavs. Tagad sagaidīšu no TikTok, ka viens pipars atbrauks, kurš apmet sienas, izrunāsim visu, un jau skrienu mājās. Kā vienmēr pēc darba es uzreiz visu saslauku, savācu, lai ka nākamreiz braucu ar smukas tīrs viss. Tā, nu labi, piegriezīsim armatūru pa vienam metriņam. Ops. Te man sanāca tā, kad es jau biju sienu uzmūrējis, man tikai tad mūrnieks pateica, kad viņš pilnu plakni neliek ar mūrjavu. Teica, ka it kā pietiek, ja uzliek tikai pa perimetru un pa maliņām un sēdina bloku virsū. Nezinu, kā ir pareizāk, kā ir labāk, ja man te ir kāds mūrnieks, var iespējams padalīties ar pieredzi. Tā, nu labi, kaut ko te plosos, mēģinu dabūt veco apmetumu nost no griestiem, vismaz vannas istabas zonā diezgan labi nāk nost ar tādiem lieliem gabaliem, bet nu, šur tur ieķerās un diezgan čakarīgi, jo es gribu attīrīt šito sliedi, un tagad man viņi gribēsies ar hamerīti nokrāsot, apstrādāt, lai nerūsē pasargā viņu. Te tas pats abas divas metās sliedas noslīpēju, jo no apakša apstrādāšu ar hamerīti, lai aizsargā, un tad sākšu mūrēt, te vēl divas rindas ies.